Sveicināti, hokeja draugi! Ar šo pāreidi mēs gribētu sākt mūsu 20. jubilejas sezonu ar tādiem kā hokeja pārskatiem par mēnesi. Mēs gribam apskatīties spēļu rezultātus, paskatīties, kas ir noticis, kaut kādus spilgtākos momentus, aicināt studijā labākos spēlētājus un kopistiski iziet tām lietiņām, kas ir notikušas mēneša ietvaros. Šo sezonu neatkarīgi amatieru hokeja līgā ir uzsākušas 55 komandas, kas savukārt spēlēs 8 dažādās līgās. Un šajā raidījumā mēs iziesim cauri katrai līgai, iziesim cauri spēļu rezultātiem un spilgtākajiem momentiem. Šobrīd iziesim cauri Rīgas atklātā čempionāta līgas hokeja komandām. Kā mēs redzam, tad šajā līgā mums spēlē 4 komandas. Prizma Pārdaugava, Hanza Prizma, Sāga un Daugava. Uz šo brīdi mēs redzam, ka ir izspēlētas 5 spēles. 5 spēles mums ir Hanza Prizma, Sāga, tātad Prizma Pārdaugava ir 4 spēles un Daugavai ir 2 spēles. Un pēc punktiem mēs redzam, ka mums līderi ir Prizma Pārdaugava, ir 10 punkti. Un, viņi ir izteikti līderi gūto vārtu ziņā mums līderis Hanza Prizma. Un viņiem ir izdevies mēneša ietvaros 4 spēļu summā iemest 42 vārtus. Jautājums, vai pretinieku komandai ir bijuši vārtsargi? Tātad atzīmēt mēs varam rezultatīvākos spēlētājus. Prizma Pārdaugava, tas ir Piskanovs Sergejs, kas ir guvis 15 punktus, un tādā pašā laikā viņš ir iemetis 7 vārtus, atdevis 8 rezultatīvas piespēles. Viņam seko komandas biedrs Apsītis Krists, kas savukārt ir guvis 1 vārtus, bet ir atdevis 9 rezultatīvas piespēles. Izskatās, ka čalis spēlē uz komandu. Un kā trešais mums ir Apilis Edgars, arī tā pati Prizma Pārdaugava, 4 spēles, 4 vārti, 4 rezultatīvas piespēles. Jā, maleči puiši. Kā nākamos mēs varētu apskatīties Nahla virslīgu, kurā šogad spēlē mums 5 komandas. Nākusi klāt ir hokeja komanda Mārupe, kas šobrīd pēc 2 spēļu summā mums atrodas 1. vietā, bet tas iespējams ir pagaidām, jo, kā mēs redzam, tad nospēlējuši 3 komandas. Katrai komandai pa 2 spēlēm, un uz šo brīdi Zapadresī, kas ir komanda no Kaļiņingradas, kas uz Rīgu braukā jau uz 6. sezonu. Iespaidīgi, čaļiem patīk, brauc, piedalās, spēlē, tas priecē. Un kā 5. komanda mums ir Jūrmala 2000, kas savukārt pirms tam ir bijusi Ogre 2000. Un, kā mēs redzam, komandu nav daudz, spēles arī nav daudz. Bet rezultatīvākais spēlētājs šobrīd mums ir Gaušis Gundars, kas pārstāv komandu Mārupe, Dambrovskis Rihards, arī no HK Mārupe, un kā trešais mums ir Dubko Denis no komandas Sports Luks. Kā nākamos mēs varētu ņemt Nahla 2. līgu, kurā šogad ir pārstāvētas 10 komandas. Kā jauna ir nākusi komanda Unimars klāt, kas Nahlā līdz šim nav spēlējusi, kā arī ir parādījies jauns nosaukums Arfilain, kas ir iepriekš saukušies Wolf. Šogad ir jauns nosaukums, bet spēlētāji ir vairāk vai mazāk tie paši. Pēc nospēlētām 6 spēlēm, kā mēs redzam, mums ir izteikts līderis, varbūt ne gluži izteikts, jo 1. vietu no 2. vietas ir abām komandām ir vienāds punktu skaits, ir Rīgas Satiksme, kas nospēlējuši 6 spēles un savākuši 10 punktus, un Cetra, tieši tāpatās 6 spēles un 10 punkti. Kā trešie mums ir MSL ar 7 punktiem, un uz leju tātad mums seko pārējās komandas. Kā šīs līgas labākos spēlētājus mēs varētu atzīmēt Rautenšilds Rinalds, kas spēlē Garkalnas Patriotos, un 5 spēļu summā viņš ir guvis 7 vārtus un atdevis 6 rezultatīvas piespēles. Tātad savāca 13 punktus.
ļoti iespaidīgs sniegums. Es domāju, ka Čalis pie šī neapstāsies. Kā nākamais ir Filipovs Aleksejs no Rīgas Satiksmes, kas ir nospēlējis 6 spēles, guvis 1 vārds, atdevis 8 rezultatīvas piespēles. Jā, un kas attiecās uz Rinaldu, tad noteikti mēs viņu mēģināsim satikt un apsveikt kā labāko otrās līgas spēlētāju, pasniegt viņam mūsu sadarbības partneru dāvaniņas. Rinald, tiksimies. Tad kā trešais mums rezultatīvākais spēlētājs ir Zviedrītis Gins no komandas Dzintars. Jā, nu un tālāk, protams, mums ir pārējie spēlētāji. Kā kuplākā Nahala līga šogad ir 3. ceturtā, kas sevi apvieno vesels 18 hokeja komandas. Un šeit noteikti notiks vissīvākā cīņa, visvairāk būs spēļu, visvairāk būs gūto vārtu. Un, kā mēs redzam, tad šobrīd ir nospēlētas vidēji 5-6 spēles. Un rezultātu tabuliņa izskatās šādi. Pirmajā vietā mums ir Lavīna 3, kas ir nospēlējusi 5 spēles un visas 5 arī ir uzvarējusi. Gūti ir 10 punkti, kas nav maz. Viņiem seko savukārt komanda Arsava ar 6 spēlēm, 4 uzvarām un arī tāpatās gūtiem 10 punktiem. Tad viņi mums ir 2. un 3. Kauguri, 4. Santeko. Jā, visas 4 komandas uz šo brīdi ir savākušas pa 10 punkti. Tas nozīmē to, ka konkurence tiešām ir sīva. Un 5. komanda, kas ir Jūrmala, viņa savukārt ir iegūsi 9 punktus. Tad, kā mēs redzam, 9 punkti, tas mums ļauj no 5. vietas, principā gūstot pa 1 uzvaru, tu momentā vari būt arī 1. vietā. Un kā rezultatīvākos spēlētājus mēs varētu atzīmēt Ikaunieku Reini no komandas Arsava. Un viņu kā reiz mēs šobrīd gaidām studijā ciemos pie mums. Ar viņu tad būs neliela intervija. Kā otrs mums šajā līgā ir Brosovs Ruslans, arī no komandas Arsava. Abi jaunieši summāri ir guvuši 31 punktu. Tas nozīmē, ka viņi viens otru ir papildinājuši, jo vienam ir 10 vārti, otram savukārt ir 10 rezultatīvas piespēles. Iespaidīgs sniegums. Jā, nu, sekosim līdzi šajā līgai. Šodien mums studijā ir viesis Reinis Ikaunieks, kas pārstāv komandu Arsava. Un Reinis mums pēc oktobra mēneša rezultātiem ir līgas rezultatīvākais spēlētājs. Un, kā mēs redzam, 6 spēlēs Reinis ir guvis 10 vārtus, atdevis 6 rezultatīvas piespēles. Un tādā veidā savu komandu, varbūt ne gluži viens, bet noteikti ir palīdzējis šobrīd ieņemt līgā 2. vietu. Reini, kā tev izdevās? Nu, kā lai saka, paldies, jāpasaka, protams, ir komandas biedriem, kuri tomēr ir sekmējuši šī labā rezultāta augļus. Un, nu, liekas jau, kad viss pagaidām iet no rokas. Jā, nu, punkti par to runā. Un, kā mēs redzam, tad jūsu līgā, tā ir 3. ceturtā līga, tas vietu sadalījums ir diezgan blīvs, vismaz pirmais piecinieks. Kā mēs redzam, šķir 1. vieta mums ir 10 punkti, tā ir komanda Lavīna 3, jūs esat 2. Arsava, 3. mums ir Kauguri, Baltika XL, 4. Santeko, visām pirmajām 4 komandām ir pa 10 punkti, un 5. ir 9 punkti. Tas nozīmē, ka konkurence ir sīva, spēles ir, izskatās, ka nopietnas un viegli nav. Jā, es varu pat teikt, ka īstenībā konkurence ir ļoti laba. Komandās, var teikt, visās ir ļoti labi spēlētāji, kas ir agrāk spēlējuši, un līmenis ir salīdzinoši priekš 3. un 4. līgas ļoti labs. Jā, jo kā es redzu, tad mums ir tā, ka uz šo sezonu mums ir 3. un 4. līga ir 18 komandas. Tas nozīmē, ka jūs savā starpā izspēlēsiet kā minimums 18 reizes. Un attiecīgi pēc tam šī līga sadalīsies 3 apakšlīgās. Un izskatās, ka jums būs diezgan cīva konkurence jūsu grupiņā, jo līderi tiešām ir izteikti. Ar Reini skatoties statistikā rodas jautājums, kas notiks tad, ja, piemēram, tu neatnāc uz spēli, jo šobrīd izskatās, ka praktiski visus komandas, gluži ne visus, bet 3. daļu no punktiem, no gūtajiem vārtiem esi atnesis tu komandai. Nu jā, to jau nevar tā, protams, arī vērtēt. Tas ir tikai
kā saka, sezonas sākums. Un komandā ir ļoti labi spēlētāji arī bez manis. Un arī, protams, bez mana maiņas biedra Ruslana, kurš var teikt, visas piespēles man atdod. Tā kā ir daudz spēlētāju, kas arī var iemest golu. Un es domāju, ka sezonas vidū, sezonas beigās viņi arī atvērsies un mēs paliksim vēl stiprāki. Vairāk uzvaras un visā visumā cīnīsimies par augstām vietām. Tas tāds izklausās pēc brīdinājuma pretiniekiem, ka tas ir tikai sākums. Un sākums ir iespaidīgs. Jā, cepur nost. Jā, runājot par tavu kolēģi Ruslanu, viņš aiz tevīm ir 2. vietā. Viņš ir, ja tu esi savācis 16 punktus, viņš ir savācis 15. Tā arī izskatās, ka praktiski tavi vārti ir gūti no viņa piespēlēm. Tā var teikt, jā. Mēs spēlējam vienā maiņā un diezgan produktīvi mums tas izdodas pagaidām. Pirmā sezona kopā vai agrāk esat spēlējuši? Pagājušajā gadā mēs spēlējām, jā, bet pirms tam neesam spēlējuši. Tā kā var teikt viens gads tikai. Iespaidīgi, jā. Reini, ja reiz mēs tevi esam izvilkuši ārā, gribās tomēr vairāk arī par tevi uzzināt kā par cilvēku, hokejistu. Pastāst varbūt pāris vārdos, kā tu vispār nonāci hokejā? Kā tas viss sākās? Protams, sākās viss pateicoties vecākiem, kā jau parasti visiem hokejistiem. Tēvam ļoti interesēja hokejs. Pats viņš hokejs, protams, nebija, bet hokejs viņam interesēja. Viņš, kā saka, jūta līdzi Dinamo kādreizējiem, kas kādreiz bija. Un tad viņš man arī aizveda uz sporta pili. Toreiz pirmais treneris man bija Stasikovs Jevgeņijs, Dinamo 83. Yeah. Tad es tur arī kādu laiku spēlēju un pēc tam nonācu Latvijas Bērzā pie Miļuna. Tā kā, var teikt, lielāko daļu es nospēlēju pie Erika Miļuna. Un tad jau ceļu man aizved uz Liepāju, kur es Liepājā paspēlēju pie Liepājas Metalurga junioru, kur bija Aleksandrs Cesūrskas treneris. Tā kā diezgan tāda raiba man ir sanākusi tā karjera. Protams, profesionāls hokejs neesmu kļuvis, bet par to nenožēloju. Tomēr tā ir pieredze visā visumā. Hokeja spēlē, tas ir mans hobijs. Un esmu priecīgs par to. Jā, hobijs nav slikts. Protams, visi mēs nevaram trāpīt augstākajā līgā, visi mēs nevaram aizbraukt uz Ameriku, spēlēt NHL, AHL. Visi arī, protams, nevaram tikt Dinamo Rīga, tāpēc esam mēs, neatkarīgā amatieru hokeja līga, kur cilvēkiem ir iespēja, nesanāca. Bet toties šeit, tu ļoti labi sev parādi, man liekas, tas ir iespaidīgi. Katram jau tomēr ir prieks iemest tos vārdus gribās, un ja tev tas izdodas, kāpēc lai to nedarīt? Reini, man ir laba ziņa. Šo sezonu, pateicoties mūsu sadarbības partneriem, mums ir iespēja labākos spēlētājus pēc mēneša rezultātiem nedaudz apdāvināt, varētu teikt tā. Un šodien, pateicoties Hokejam LV, mēs tev dāvinām stikliņu, kas ir domāts ķiverē. Es domāju, ka tu zini, kā viņš ir domāts. Ja? Un vēlos tev un arī citiem spēlētājiem atgādināt, ka saskaņā ar IHF noteikumiem spēlētājiem, kas ir jaunāki par 74. gadu, ir jāspēlē kā minimums stikliņā. Ja nemaldos, tad tu esi viens no tiem spēlētājiem, kas šo noteikumu negluži ievēro. Tagad tev būs ievērot to. Jā, jo, kā mēs zinām, hokejs ir traumatisks. Es domāju, ka pats arī noteikti esi piedzīvojis traumas. Un tas nav nevienam vajadzīgs. Tāpēc apsveicu tevi. Paldies. Veiku tevi dāvaniņa. Un vēl mums ir sadarbības partneris Almaks grupa. Tad no viņa mēs pasniedzam tev jaku. Tad pirms spēlēm, pēc spēlēm, tad, kad novelkam ķiveri, novelkam formiņu, lai nesaukstētos, uzvelkam siltu jaku. Tā, lai labi nesājās. Paldies tev. Reini, ir nospēlētas 6 spēles. Varbūt ir kāda no komandām jau šobrīd iekritusi acīs un redzi tādu sīvu konkurentu. Varbūt pāris vārdos, kā tu varētu raksturot pretiniekus? Tagad, protams, skatoties tās 6 spēles, kuras ir bijušas, tās komandas, skatoties uz rezultātiem, ir bijuši arī spēles, kur mēs esam nospēlējuši neizšķirt. Pagaidām mums zaudējumi, protams, nav. Ir nospēlēt neizšķirt 2 spēles. Neteiksim, kad tie pretinieki varētu būt tie stiprākie, bet varbūt mums nepaveicās vienkārši tajā laikā. Bet visā visumā līmenis ir samērā starp komandām ir vienāds. Tā kā viss izšķirsies
kā lai saka, sezonas laikā, un tad mēs arī redzēsim, kāds būs tas komandas sadalījums. Jā. Un tad mēs arī varēsim spriest, jo pagaidām ir, kā redzam, ļoti līdzīgi visi. Jā. Un tīri tagad vērtēt to, kurš varētu būt pirmais vai kurš varētu būt otrais. Respektīvi, grūti. Par agru izdarīt kaut kāds secinājums. Labi, varbūt tavs novēlējums pretiniekiem, komandas biedriem. Novēlēt, es, protams, vēlos, lai nebūtu traumas, lai visi spēlētu godīgu hokeju un uzvarēs stiprākais. Paldies, tev, Reini. Kā nākamie mums ir šogad 5. līga, kas savukārt ir Nahlā jaunums, kas tika izveidota, lai komandām, kurām ir spēles līmenis salīdzinoši zems, lai viņiem būtu interesanti savā starpā spēlēt. Līgas sevi ietver 11 hokeja komandas, un tāpat kā līga, arī šeit mums ir komandas jaunas. Mums ir nākuši klāt tāda komanda kā HK Panteras, tad ir hokeja komanda Dubulti, ir atgriezusies komanda ABLV, kas tulkojas kā Aizkraukas bankas hokeja komanda, un nākusi klāt ir Priedēne. Tātad uz šo brīdi komandas ir nospēlējušas vidēji pa 6 spēlēm, un līgas izteikti mums līderi ir Jūras Lauvas Adrija 19, kas ir nospēlējuši 6 spēles, un visas 6 ir uzvarējuši, guvuši 32 vārtus, kas ir iespaidīgs rezultāts, jo nākamie sekotāji, hokeja komanda Panteras, viņi guvuši ir 19 vārtus. Viņi savukārt atrodas mums 2. vietā ar 9 gūtiem punktiem. Un kā šīs līgas rezultatīvākos spēlētājs mēs varētu atzīmēt Sokolovu Aleksandru no komandas Jūras Lauvas Adrija 19. Viņš nospēlēs 6 spēles, guvis 7 vārtus un atdevis 6 piespēles. Tādējādi gūstot 13 punktus, kas tiešām ir iespaidīgs rādītājs. Jā, Aleksandru mēs arī aicinājām uz studiju, bet šobrīd viņš nebija gatavs piedalīties. Ceram, ka viņš spēlēs tikpat labi arī turpmāk, un mēs viņu satiksim šeit kopā ar mums, lai varētu pasniegt dāvanas. Kā nākamais rezultatīvākais spēlētājs mums ir Ročāns Ainārs, arī no komandas Jūras Lauvas Adrija 19. Viņš savukārt arī 6 spēles, 6 vārti, 6 rezultatīvas piespēles. Tādējādi 12 punkti. Un kā trešais arī mums ir Jūras Lauva pārstāvis Šits Normunds. Viņš savukārt ir guvis 5 vārtus un atdevis 5 rezultatīvas piespēles. Puiši malači izskatās, ka mums šajā līgā ir izteikts līderis. Jā, jācer, ka kāds viņus noģers. Kā vēl viens šīs sezonas jaunums mums ir līga 40+, kurā pēc nolikuma mums var spēlēt spēlētāji, kuri sasnieguši vismaz 40 gadi, kā arī 5 spēlētāji var būt 35+. Šajā līgā mums ir 6 komandiņas, un uz šo brīdi nav nospēlētas daudz spēles, bet ar visu to līderos mums ir izvirziesies komanda Sports Luks, kas 2 spēļu summā ir ieguvuši 3 punktus. Seko viņiem komanda Dzinters, 3. mums ir Alumaks grupa, 4. Baltika XL, 5. FSZ un tabuliņu noslēdz Rīgas Satiksme. Bet neskatoties uz to, kad ir nospēlētas mazas spēles, ir spēlētājs starptautiskās kategorijas tiesnesis Zviedrītis Gins, kas ir pamanījies vienas spēles laikā iemest 4 vārtus un atdot vienu rezultatīvu piespēli, tādējādi gūstot 5 punktus. Un, jā, Dzintara komandai, var teikt, jā, ir labs spēlētājs, kas varētu nodrošināt viņam labu rezultātu. Ar šo tad mēs arī beidzam mūsu apskatu. Par turpmākajiem spēļu rezultātiem mēs jūs informēsim nākamajos sižetos. Kā arī vēlos atgādināt, ka spēļu rezultātiem jūs varat sekot līdzi mūsu mājaslapā nahldomzīmrīga.com, kā arī iepriekšējā mājaslapas adresītē nahl.lv, kas tiks nodrošināta līdz gada beigām, kā arī mūsu mājaslapā Facebook. Lielu paldies gribam pateikt mūsu sadarbības partneriem, bez kuru palīdzības šis sižets noteikti netiktu uzfilmēts. Lielu paldies mēs sakām hokejam.lv, Alumaks grupai
Un īpaši paldies ir kompānijai Austrumu Garša, kas mūsu vakaru padarīja nedaudz saldu. Kā arī milzīgs paldies ir kompānijai Return Latvija, kas ļāva mums izmantot viņas viesmīlīgās telpas šī sižeta tapšanai. Uz tikšanos nākamreiz!